6 biežākās pazīmes, kas liecina, ka aknas ir pārslogotas. Un šajās pazīmēs noteikti der ieklausīties, lai neiedzīvotos nopietnās un neārstējamās slimībās. Pirmā pazīme – tikko atvesaļojies un jau atkal slims. Aknas palīdz organismam cīnīties ar infekcijām, bet ja tās ir pārslogotas, šīs darbiņš nenotiek vai arī notiek nepilnīgi. Rezultātā imūnsistēma viena pati netiek galā ar šo lielo slodzi, tāpēc ķermenis ir ļoti viegls mērķis dažādām infekcijām, nevēlamiem mikrobiem un vīrusiem. Otrā pazīme ir āda. Ja aknas ir pārslogotas, tās ļoti slikti veic savu darbu, piemēram, līdz galam nesadala un nepārstrādā dažādas kaitīgās vielas un toksīnus, lai pēc tam tos caur urīnceļiem varētu izvadīt no organisma, kā tam būtu jābūt. Tāpēc tiek meklēts cits veids, kā no toksīniem atbrīvoties, un viens no tiem ir izvadīt tos caur ādu. Diemžēl āda šādai funkcijai nav paredzēta, tāpēc var attīstīties dermatīts, ekzēma, izsisties kaut kādi izsitumi, pinnes un var parādīties nepatīkama nieze. Trešā pazīme ir nedienas ar vēderu. Pārslogotas aknas nespēja saražot gana daudz žults, tāpēc tauki netiek pareizi sadalīti, un organisms nevar tos uzsūkt. Līdz ar to tas par maz uzņem arī taukos šķīstošos vitamīnus, kā piemēram A, D, E un K. Aknām ir ļoti liela nozīme arī olbaltumvielu sadalīšanā. Bet ja aknas ir pārslogotas, arī šīs process nenotiek pareizi, un parādās tādi nepatīkami simptomi, kā vēders sāpes, vēdera pūšanās, caureja vai aizcietējums. Nākamā pazīme ir problēmas ar svaru. Ļoti reti, kurš cilvēks, kuram ir liekais svars, aizdomājās, ka viens no iemesliem, ka viņam ir tik grūti notievēt, varētu būt meklējums aknās. Patiesībā tas ir kā burtais loks. Cilvēkiem ar lieko svaru bieži vien ir problēmas ar aknām. Tās ir ne tikai pārslogotas, bet iespējams jau cieši no taukaino aknu slimības. Lai notievētu un apturētu aknu tālākus bojājumus, ir jābruņojas ar pacietību, jo svars šajā gadījumā krītas ļoti lēnām. Pat tad, ja ievēro diētu, aktīvi nodarbojas ar sportu, mēdz notikt arī otrādi, ka pārslogotu aknu dēļ pazūd apetīte un ļoti strauji krītās svars. Nākamā biežākā pazīme ir hormoni. Vēl viens aknu uzdevums ir regulēt hormonu līmeni, bet ja tās nefunkcionē pietiekami labi, mēdz paaugstināties hormona estrogēna līmenis. To īpaši jūt sievietes, jo pastiprinās pirmsmenstruālā sindroma simptomi. Garastāvoklis ir ļoti svārstīgs, ir ļoti liela aizkaitināmība, kas var pāraugt pat agresijā, ļoti sāp krūtis un vēders, arī mugura var sāpēt. Un sestā pazīme – neko negribu, neko nevaru. Viena no izteiktākajām pārslogotu aknu pazīmēm ir liels nogurums, jo sliktas aknu darbības rezultātā organisms neuzņem pietiekami daudz vitamīnu, ir pazemināta imunitāte un organismā uzkrājas toksīni. Ja aknas kārtīgi neveic savas funkcijas, viss organisms izjūt stresu, jo aknas to darbiņu, ko kādreiz varēja paveikt 10 stundās, tagad izdara tikai diennaktī. Organismā visu laiku ir pārslodze, un no tā veidojās ārkārtīgi liels nogurums. Dažkārt nogurumam pievienojās arī sāpes, kas izstarojās pa visu ķermeni, un tas vēl vairāk pastiprina slikto pašsajūtu. Bet nav tikai sliktas ziņas. Interesants fakts – aknas ir vienīgais orgāns, kas spēj atjaunoties līdz pat 70%, ja tās tiek pienācīgi atbalstītas. Kā tad mēs varam atbalstīt savas aknas? Protams, piekoriģējot savu ikdienas uzturu, sportojot un atbalstot aknas ar uzturu bagātinātājiem. Tas, ko es varu no savas puses ieteikt, dabīgu, ļoti garšīgu, certificētu uzturu bagātinātāju. Viņš ir ļoti ērti lietojams. Tas ir tādos stikos. Viņu vakarā var iedzert kā tēju, ļoti garšīgs, un viņam ir ļoti labi pētījumu rezultāti. Kādos gadījumos ieteicams lietot šo Pandetox? Ja novēro grēmas, rūgtu garšu mutē vai dzeltenīga aplikuma parādīšanos uz mēles. Tāpat arī laikā, ja tiek lietotas sintētiskās zāles un antibiotikas, var lietot paralēli šo aknu atbalsta produktu. Ja ir konstatēta orgānu aptaukošanās, ja ir novērotas vai ir aizdomas par problēmām ar žultspūsli un žultsvadiem, ja ir konstatēts augsts holesterīna līmenis, ja ir problemātiska vai novecojoša āda, un jau uz ķermeņa ir papilomas, kārpas, dažādi pigmenta plankumi un citas nepilnības. Šis produkts ir certificēts, dabisks, ērti lietojams, garšīgs un pierādīts pētījumos.